Kur Latgalai sokums? Vai ja ir gols? Vai Latgalai ir robežas? Latgalas robežas vaicojot, tas ir raidījuma cikls, kurā raugam Latgalas piltok izejmot Latvijas i pasauļa kartī, pasavērti iz tū latgalīšu kazdīnu, kuri dzeivoja iz Latgalas robežas gan tīšā, gan pornastā nozīmī. Jau gandrīz 25 gadus Rēzeknī darbojās Latgalas kultūras centra izdevnīceiba, i visu ito laiku pie jos vadības stivris ir Jons Elksnis, poligrafikis, redaktors, cilvēks, kuram Latgalas gromatu izdūšana ir dzeivis aicinojums i miseja. Kopš 1990. gada, kad izveidoja Latgalas kultūras centra izdevnīceiba, izdūtas jau gandrīz 5000 gromatu, no kuram liela daļa ir latgalīšu rakstu valodā. Elkšņa izdevniecība izdod daudz gromatu latgalīšu valodā, bet šī izdevumi ir vērtīgi taisnī ar savu tādu kultūru vēsturisku tradīciju. Kā mēs te jau runājam, ka viens izdevums ir 70 gadu vecs, jau otrs 75 gadi, un tādu izdevumu pasaules gromotniecībā, es nezinu, praktiski varbūt pat nav vairāk nekur, kuri ir izturējuši šos laika porbaudi un lasētoju vajadzēšanu vai nevajadzēšanu. Tātad tas ir līdzinājums tam, ka vajadzēja tādi izdevumi. Tauzemes kalendāru, kad mēs socam gatavot pirmo, jau pēc, tas bija 51. izdevums, tad izveidoja tāda noteikta jo struktūra, daudzas nodaļas, kas varēja, deva izpēju nosaukt jau par kultūru vēsturisku literāru gada gromatu. Tātad tas nozīmē, ka vēsture, arheoloģija, kultūra vēsture, literatūra, medicīna, lauksaimniecība, kultūras pieminekļi, valodniecība un beigās arī literatūra un literatūras kritika, arī in memoriam. Tos ir pastāvīgas nodaļas, kas faktiski ir ļoti nozīmīgas, Latgalas kultūrā. Pošaizlīdzīgīs gromatizdevējai darbs ir novērtēts ar daudziem apbalvojumiem. Pirmā skaitā 3 zvaigžņu ordeni, 2004. gadā Joņam Elksnim pīškierts Rēzeknis gūda pilsūņa tituls, bet pogojušo gada nogalī Jons Elksnis saņems Latvijas lepnuma balvu. Pamateigs, nāatlaidīgs, spējīgs sava darba darētojs, cilvēks, uz kuru var pasaļaut. Tā Jona Elksni raksturoja jo laika bīdri. Pašlaik gatavojam literatūras almanaku Lūds, 19. lēdini. Būtībā jau gandrīz visi raksti saimti un apstrodoti, bet vēl jau pieejamam līdz 1. martam. Un otra tāda lielāka gromata ir Tauzemes kalendārs, kas iznāks vasarā, un tas bijis jau 2015. gada Tauzemes kalendārs. Un mēs jums arī kā jubilejas kalendārs, jo izdevniecība bijis jau 25 kalendārus izlaidusi. Protams, tūp arī dažādas citas gromatas, bet jāsaka, ka šobrīd nevaram sākt darbu ni pie vienas Trasuna gromatas, ja nav nekādu līdzekļu. Esam griezušies pie visām Latgalas pašvaldībām, bet, diemžēl, pašlaik vēl līdzekļu nav. Jons Elksnis ir paša Latgala, var sacēt, tai, un arī tamā brīdī, kad mēs rakstējam Latgalas lingviteātru vārdnīcu, mēs nevienā brīdī nezašaubējam, ka šķirklis par izdevniecību būs, bet, kā tautā parasti ir sacēts, te jau Elkšņa izdevniecība. Un, principā, tie ir kā divi sinonimiski lielumi. Tas nozīmē, ka bez Joņa Elkšņa tas aktivitātes process skaits ir bijis gromotniecības attīstībā, diz vai būtu socijas, nozaturējis, un diz vai arī tī daudzi autori, kas tūmār roda, fona, literatūru diezgan spiecēgu Latgalā, būtu atsatīstījuši. Bet otra lieta, kas man redzīs, kas ir cīši svarīga Joņa Elkšņa personībā, ir tieši tas aspekts, ka viņš ir cilvēks, kas ir pieredzi lītes pabeigt un davest do gola. Viņš cilvēks ir punktuāls. Vispirms, es cīši abrinoju, es nenosaukšu jau godus, bet cīši abrinoju šajos godus, jām būt tāda enerģija, otrkārt saprotam. Viņš var izlasīt lielu darbu, saprast un salabot. Tas darba spēks, entuziasmas un enerģija šajos godus apbrīnojama.
Jons Blaževičs jau vairākus gadus sazadarboja ar Joņa Elkšņa izdevniecību, i šogad saņēmis Latgalīšu kultūras goda balvu Boņuks kā deveiguokīs Latgalīšu kultūras atbalsteitojs pagojušā godā. Jis atzīst, ka līdzekļu ieguldījumu latgalīšu literatūras veicinošanā uzskata par auglīgu. Naudu gribšanu interneti. Vajag gribšot jau atdot. Bet, ja tu redzi, ka ir rezultāts, ja tu redzi, ka ir prieks cilvēkiem, tad ir pašam prieks. Sokos no Pītera Keiša. Tas viss sadarbība ir, bet es domāju, ka godus 15, bišķi vairāk par 15 gadiem. Es vairs neatceros pirmo tikšanos, bet vairāk par 15 gadiem. Ja katru gadu kaut kas jauns nok, kaut kāda gromata nok, protams, tas gromatas izskatā. Gūdinot labākos veikumus latgalīšu kultūras dzeivis uzturēšanai bogotinošanā pogojušā godā 24. februāļa vakarā Latgolas viesnīceibā gors pasniegtas latgalīšu kultūras goda balvas Boņuks 2013 statuetis 19 nominācijos. Latgalīšu kultūras goda balvai Boņuks 2013 bija saņemti 84 pīteikumi. Boņuks ir vienīgo goda balva, kas eipaši izceļi gūdinoja sasniegumus latgalīšu kultūras dzēvī, i šogad jai tika pasniegta jau 6. godu. Šogad īvīstas arī nelielas izmaiņas nolikumā i nominācijos. Vairākas apvienotas, citas nokušas klot. Piemēram, pirmo reizi tika pasniegtas balvas par sasniegumiem vizuālajā, audiovizuālajā i skotuvis mokslā. Nominācijā labākais snāgums audiovizuālajā mokslā balva padūta Latvijas televīzijas pirmo kanala dokumentālajam kinu ciklam Citādi latviskais i to veidotājiem. Bet par labāko snāgumu skotuvis mokslā atzīts uzvedums Dzīšanu spēle Kēniņmeita Latgales pasaka. Mēs jau varam secēt, Boņ, cik liels tu jau izaucis, jau 6 gadi. Protams, tas ir liels pagūdinojums, ka Boņuks 2013 noteikti garā. Vītā, kur es domāju, jām būs būt, vītā, kur netiek daļēti cilvēki na pa reģioniem, na pa simpātējiem, tie ir eisteņi kultūras cīņētoji cilvēki, kas roda kultūru. Paļdis tiem, kas ir Boņuku atvaduši līdz goram, un es gudīgi saku, itamā gadā, pagājušajā gadā mēs esam iesaistījuši arī Boņuka organizācijā. Pēc cito gadā aicinājām visus palīdzēt ar padomu, ar darbiem, i domājot, kāds varētu būt nokušīs Boņuks. Tātad nokušī Boņuki arī notiks ite? Vienmēr labos tradīcijas joturpināja, es ceru, ka būs ite. Par goda notikumu latgalīšu kultūrā 2013. gadā atzīta Latgolas viesnīceibas gors atklāšana. Savukārt par goda cilvēku kultūrā pagojušā gadā Boņuku sajiema dzīvotoji vokālo pedagogi Guntra Kuzmina. 2013. gadā goda cilvēks kultūrā Guntra Kuzmina. Gada cilvēks man šķiet ir ļoti spēcīgs vārds, bet man jāsaka liels paldies visiem maniem jauniešiem un bērniem, kuri man uzticās, kuri nāk cītīgi uz mēģinājumiem un kuri ir ieaudzināti ar labu atbildības sajūtu, kuri nāk no ļoti labām ģimenēm, kad viņos ir iemācīts, kad latgaliski ir jādzied, un es to latgalisko mēģinu arī tā pavairot. Guntra ar duetu Popārds sajiema vēl vienu Boņuku par goda labāko muzikas video. Mūziķis Arnis Slobožaņins atzīst, ka latgalīšu kultūras goda balva Boņuks motivēja savā jūmā darboties vēl aktīvāk. Lai arī pasaukums aizasocīs tikai pirms 6 gadiem, jis arvien kļūst interesantāks. Ceros, ka mēs ar Gunti Rasimonu bez PVN pirms vairākiem gadiem braucam mašinā uz Daugavpili no Rieziknes un sprīdam, ka kaut kā mēs naiet latgalīšiem tamā Latvijas muzikas balvā, ka mēs naiem un tā, un tad par ko mēs pašam namēģināt kaut ko līdzīgu uztaisāt, un tā ideja tika generēta un vēlāk gan Guntis, gan Oskars Arlons, gan Juris Viljams to visu izbeidēja un īsākam mēs ļoti pieticīgi, bet tas viss ir izaucis. Boņuka žūrijas komandā darbojos tī, kas iepriekšējos gados poši bijuši kā nominantu, tā arī Boņuka balvas sajiemēja polkā. Žūrijas komandu kuplinoja arī toloki gosti, kas iz latgaliešu kultūras dzeivis norisiem varēja pasavērt no molus.
Literatūra ir process, kas neapsastoja. Pat ja šobrīd nav daudz izdotu grāmatu, Latgolā visot ir literāti, kas turpinoja strodot ir radīt jaunus darbus. Man padomā arī ir viena grāmata, kas es nezinu, taps vai netaps, bet tie pa lānam, bet rakstos, tie ir mūsdienu latgalīšu literatūra, tad itamā brīdī it kā arī var sacīt porskaitu, kas ir, ko nav, ko varētu gaidāt. Un citas starpā es arī intervēju autorus un imitēts vaicojums, kā jūs esam redzījis, vai latgalīšu literatūra pastāvēs pēc 20 gadiem, un vai mēs varēsim sacīt jaunāko latgalīšu literatūru. Un tad, teiksim, tos versijas jau ir optimistisks, jā. Saka, jā, mēs ir timā laikā pilnbrīdā varētu būt gan Valentīns Lukaševičs, gan Joņs Rilčāns, gan arī Ilze Sperga, Līga Seiksta, Līga Rundāne. Ir arī jaunī, kas ik pa brēžam kaut ko rauga darāt, protams, Raibais Suns, vai arī Dagnija Bramane, vai Anita Milēka, kas tikūsok, vai Boņukā nomināto Ineta Atpila Jugāni. Ineta Atpila Jugana šogad sajēma latgalīšu kultūras goda balvu Boņuks par labāko daumu dzejā. Kā pasmaida dzejneica, dzejas Putins pie jos ir atlidojis bīži. Cīši nagaidēti. Laikam tas Putins ir ar mani. Es ceru, ka vēl kādu laiku patīšām būs. Visa sokumā, beigos ir vords. Laikam arī te nominācija par vordu, lai arī poriem, kuri raksta latgalīšu dzeju, klausa i palīdz tas Putins. Bet sokumā ir i būs vords. Paldies visiem! Kāds dzejas Putins ir tevi atlidojis? Kāds, nezinu, grūti pastāstīt, kāds, dažādi es domāju, ka katru reizi ir cits. Tas nav tā, ka vienmēr te ir, tas ir dzēvispriecīgais, kāds vierbuļs vai vēl kaut kas citu reizi. Tie ir sopīgo kaija, ir citu reizi tas ir klabinūšīs starks, dažādi, bet galvenais ir. Kā tu saprati, ka tev tas viss ir jūliek uz papēra? Vienkārši citu variantu nav, nav laika nī domot vai saproti, vai tā ir. Tiklīdz tu uzrakstīji pirmo savu dzējuļu, tad vienkārši tas turpinās pats no sevi. Ir toļok, nevar narakstīt. Vienkārši nevar narakstīt, tā ko citu darā. Ineta Atpila Jugana nok no bolva puses i pirmos dzējuļus pierakstījusi vēl vidškolas laikos, bet nopietnāk sākusi dzējot 90. gadu beigos. Tovus skotlūgi vēl neaprakstēti i napīradinoti. Tovus viesūtnis vēl nabejušas, īspējamas, pret visu nanūzadrūšinot. Garantējas talonu i pamocību, kā būt, lai būtu, nav. Īprogrammēt īdzimto gribēšana nasastingt. Sazamīrēja. Tāpat izstrēpos tevi no putnu maršruta, i leita garšas nabūsis tovam lūpam. Reizem, pa trešdienem snīg. Visu itu godu laikā jos interese par raksteitu vordu sazaglabojusi dzeiva, īgivusi pieredzi brīdumu, par ko līdzinoja autoris teksti. Inetai Atpilei Juganei jau ir 2 dzejūļu krojumi, tomēr tī ir latviešu valodā. Ineta latgalīskūs ir rakstījusi, bet atstojusi viņu sev. Laikam jāsaka, gandrīz visu laiku es paralēli esmu rakstījusi latgaliski. Tie to, ka tie valoda ir mana dzimto valoda latgalīšu. Tad bija kaut kāds tāds periods, ka varbūt arī uzreiz pēc studēšanas augstskolā, likās tā loģiskāk, un arī tas jaunos autoru seminārs Rīgā, vairāk arī paziņas, un tas pīprasējums dzejas, vairāk bija latviski, un kaut ko latviski rakstījās, bet paralēli bija arī latgaliski. Bet bija tāda līta, ka man šausmīgi nepatika, ka tas, kas jebkurš, kurš uzraksta vienu rindeņu latgaliski, tas uzreiz tiek pacelts par kaut kādu šausmīgi labu, tādu atzētu latgalīšu dzejnīku. Man tas likās tik absurdi. Un tas laikam bija tāds, ka spēc, ka savus dzējos latgaliski. Vismaz šobrīd tas nerodiešu, lai vienkārši dzēvoju. Ineta ir arī Latgolas entuziastu grupas biļdis uzjumtos filmas Vīna vasara deļ visi scenārei liedza autore. Jai atsazīst, ka tieši pēc darba pie filmas rodos gribiešanu publicēt arī latgalisko dzeju. Daudz vairāk kaut ko sagoto latgalisko, tomēr likās, ka tagad jau es varu tā. Tas jau pašā gribu kaut ko vairāk latgaliski arī publicēt, parodēt no to, kas ir brīvāk atļautam būt latgaliskajam dzējām. Viss ir dabiski, un tas vienīgi dabiski arī rakstu. Uz visādām lapeņam, kaut kuru breidi, kas īnok protā, tad arī tā arī ir vienkārši pēc tam sāstos pie datora un pierakstu tā normāli smuki.
Jo, principā, tā ir dzējoļi sēstīs pie datora rakstīt. Nu, es laikam tā ļoti ratos gadīņus esmu darījusi. Man vairāk tā kaut kur pīraksti, sēdi autobusā pīraksti. Ja arī pie golda pīraksti, bet tā pīraksti, tā eisti. Nasmuki, naglēti, bet eisti. Uz datorā naprūtu pīrakstīt dzējoļus. Man liekas, izvējas paliek tādi sakortoti. Jā, it kā glēti, bet imā pašā laikā. Nu, nav viņiem tādas labas garšas. Aitī pazavarīt tā kā garšu. Ja tādu pildspēlu sokts, pildspēlu neraksta, turpinots ar tādu, te ir zēmuli, te vēl kaut ko, nu, tā eisti. Inetes Atpilis Juganis darbi dzeivoja arī muzikā, ko ik pa brēžam 10 gadu garumā vairoki Latgolas muziki apauž ar meldeji. Es strādāju ar tādiem izpildētājiem, kā šobrīd arī strādāju ar Gincunes, ar grupu Kardināls, Aināru Bukšu, Ringu un Normundu. Nu jā, laikam populārākīs kīts, tas ir Dzīvo brīvi. Tu laikam zini visi sadarbībā ar Raselu un Sabīne Berezina. Nu tā ir. Bet dzīsmēm rakstēt, nu jā, tagad arī ar Guntru Popartam ir uzrakstēta, vēl nekur neizskaņota dzīsme. Bet, nu, ar dzīsmēm, kur tā, ka man ļoti pateik, kā vordi aiziet tolok melodijā. Nu, tie ir tāda īpaša sajūta. Parasti dzīsmes pirmatskaņojums, kad tu dzirdi. Un tas izdarboja daudz vairāk nekā vienkārši nolasēt dzējūli. Tas ir tā, tiešām īpaši dziļi. Man ir tā, ka, ja es rakstu dzīsmes, arī parasti autoru brēdinu. Dzīsmē ir jābūt vismaz kaut kādai rozīnētē. Nikod mani teksti nebūs par zaļu zoli un zilim dabasim. Nikod. Es uzskatu, ka tas ir grāks vienkārši pīsārņot muziku arī ar stulbu tekstu. Pat, ja tas ir ļoti vienkārši, pat, ja tas ir šlāgers, timā jāieliek kaut kāda dūma. Drusku dziļāka vai interesantāka, jāpasaka tī vordi vai kaut kāda izjūta, dēļ to, ka savādāk vienkārši nav vērts atkārtot citus. Vainu, divi varianti. Ar Inetes vordim radētas jau vairāk kā 20 dzīsmes, ja uzskata, ka tas nav viegls darbs rakstēt dzīšmu tekstus. Vienkārši rakstēt dzēju, tas ir daudz vieglāk. Un tas arī laikam ir vienkārši dzēja, tas ir daudz breivāk. Tiesa, esmu tikai viena paša, man nevienam nav jāsaskaitās. Kā es gribu, tā ir rakstu. Es ceru, ka es nevienu neaizvainoju, bet patīšām es varu būt breiva. Tī putini, kā īva lidot, kur grib un kā grib. Reizēm arī es paša jūs nevaru savaldēt, i negribu, to, ka te ir dzēja. Ja tu raksti dzīsmē, tad ir dažādi. Reizēm ir tā, ka jau ir gatava melodija, tad uzreiz ir skaidrs. Tev ir tas lūdzeņš, kurā tev jādzēvoja, un tu vienkārši mēģini pīpildēt tu lūdzeņu. Nu, arī, protams, ar melodiju tu uzreiz klausīs. Kaida ir un uz kādu tēmu te dzīsma vadina. Dzīsmam esmu rakstījis latviski i latgaliski. Ar Inetes Atpilis Juganis tekstim radēts arī oriģinālu uzvadums Sasadūt dabasim, kur Rēzeknes novada vokalo studijas Skonai prezentēja februāļa beigos.
tas ir vairāku mēnešu darbs. Guntra uzrunāja mani, tas bija jau pēc to, kā mēs bijām strādājuši ar klipu, ar Muna sirds klipu. Jai patika te ideja, patika, kā mēs strādājam, kā es strādāju, un tad jai saka, varbūt varētu pamēģināt kaut ko tādu. Jai tāda doma, ka gribētu jaunīšiem pilnīgi no jauna speciāli radētu uzvadumu, speciāli rakstētas jaunas dzīsmes, nav paņemt kaut kādas populāros, bet jaunas. Man kā parasti pateik tādas visādas lietas, ka tu vari kaut ko sākt no sākuma, kaut ko savādāk mēģināt. Es saku, pamēģinam. Un tad es bija laikam novembris un decembris 2 mēnešu laikā vajadzēja sarakstīt tekstus 6 dzīsmēm. Mēs tā skaņojam, domājam, kā tie varētu pa tēmam saiet. I arī paralēli dzējuļi tika rakstēti, domājot par itū tēmu, vairāk piemērotus jaunīšiem. Daži tika paņemti, protams, no tiem, kas ir, bet vairāk rakstēts jauni. Inetai jau ir gana daudz materiāla pirmajam dzējuļu krojumam latgaliski, jai ir apjīmēbas pilna savu sapņu īstenot, tomēr šobrīd jaunu latgalīšu autoru nav daudz. Nav visai daudz ir jaunus autoru, bet lieta ir tāda īpatnēja. Visumā autoru skaits ir sazamazinājis, bet darbu īsniegtos skaits ir palielinājis, stipri palielinājis. Tā kā būtībā latgalīšu literatūra apsastošana nedraud. Nav vairs aktīva skaitētoja. Un, protams, ka te ir situācija pasaulī. Un kad varbūt 5 gadus atpakaļ es biju vienā konferencī Lietuvā, kur viens zinotnieks saka, literatūrai drēž būs interešu klubeņi, kur cilvēki sejas, labi pavadēs laiku, porskaitēs savas grāmatas, bet mēs vairs nevaram cerēt, ka te būs mazparodība. Un timā laikā es varu teikt, ka es pirinājos pretī par to, ka tomēr es varu satēt, ka es pīdzimu 70. gados, un tī tika uzskatāti par latviešu tautā tādu dzējas bumu. Par to, ka dzējas dienas sākās 65. gadā, 70. gados bija 100-gadē dzīsmu svātkim, un tad, principā, dzējas grāmatas izgoja cīši lielā metīnī, jūs pierka pilnīgi visi. Nazaverot tī sātā ir kāds intelektuālis ar augstoku, nav, jū pierka visi, skaitēja visi, par to, ka te bija varbūt savaižoka pasaules uztvere un veids, kādā cilvēki sevi izteica. Tā kā es varu būt labna, ka es pīdzimu tamā paudzī un man gribātos, ka arī nokušos paudzes, jūs varbūt zinotu tu, kādu baudējumu un kā citu dzēju var izdzēvot grāmatā. Vajadzētu izdot pirmkārt prozā vairāk darbu, latgalīšu stostus. Būtu labi, ja kāds uzrakstīt ar jaunu romānu. Tie ir mūsu sapņi, par ko mēs domājam. Ko dzēva pīspēlēs, to arī rakstēšu. Te gribās kaut ko bērnim uzrakstēt. Dēļ to, ka tie arī ir tēma, kura audzinot savus bērnus, pasvīšu tādas interesantas idejas, kā viņi domāja, kā viņi rac dažādas lietas, kā viņi vispār izdomāja liekas neīspējamo. Tikai kaut kā esmu mēģinājusi, bet pagaidām nav īsti tā sanots, uzķert tādu noti, lai varētu rakstēt, bet varbūt sanoks.